Hei, sen nav bijis neviens video. Šodien gatavošu mājas makaronus, platos, plakanos. Un bija doma viņiem, kāda mērcīte ir vajadzīga. Kāda mērcīte, sākam googlēt, sākam skatīties. Marināra. Tātad jāpagatavo marināra. Šodien mēs gatavojam mājas makaronus, svaigā pasta ar marināra mērcīti. Makaroniem mīkla jau redz, kur atpūšās leduskapī. Drīz sāksim gatavot makaronus. Mērcītē sākam ar to, ka kārtīgi sacepam kapātus ķiplokus un sīpolus. Kārtīgi sacepam un pēc tam jau gatavosim pašu mērci. Un ķiploki cepās, atcerējos, mums ir pats galvenais tomāti, baziliks. Tas viss ir jādodās uz siltumnīcu. Man te vēl bija kaut kur jābūt. Baziliks bija gan arī izbeidzies, bet es viņu labi salaistīju. Viss kārtībā ir atkal. Baziliks un paņemsim vēl arī lupstāju un tūlīt arī salasīsim tomātus. Tomātus atsevišķi apcepu, kad viņi sāk atdalīt sulu ar blenderi sablendēju un lieku klāt saceptajiem sīpoliem un ķiplokiem un tagad mērcīte ilgi, vismaz 30 minūtes lēnā garā burbuļos uz plīts. Tikmēr mēs gatavosim makaronus. Makaronu mašīna ir uzstādīta. Ar vienu roku filmējot un pie reizes gatavot makaronus būs ļoti grūti, tāpēc mēģināšu kaut kādā brīdī kaut kādā rakursā kaut ko parādīt. Nezinu, makaronu speciālisti dodiet ziņu, kāpēc uzreiz pēc izlaišanas caur mašīnu tie makaroni tā salība, ka katrs jālipina atsevišķi un jāapviļā vēl miltos, baigi. Kaut kas acīm redzot manā makaronu receptē nav īsti precīzi. Makaronu zinātājas, lūdzu, dodiet ziņu. Pa šo laiku mērcīte mums jau ir gana bieza kļuvusi. Pievienosim zaļumus un varam bārīt savu pastu. Un pastu mēs ievietosim mērcē, nevis mērci pastai liesim virsū. Darīsim visu tā, kā pareizi jādara. Tā, kamēr vārās ūdens pastai, parunāsim par šo te pastas mīklu. Izmantoju standarta recepti svaigajai pastai. Uz katriem 100 gramiem miltu 1 ola. Iepriekšējā reizē es vēl pievienoju, bija vienā receptē rakstīts pāris ēdamkarotes, uz kopējo masu pāris ēdamkarotes olīveļa. Man nepatika, ka pēc tam pat gataviem makaroniem tā eļļa jautās uz lūpām. Tāpēc šoreiz es izmantoju 300 gramus pilngraudu rupjā maluma miltus, 3 olas, mazas čipsniņas sāls un varbūt nepilna ēdamkaroti, mazāk par ēdamkaroti ūdens. Kāpēc viņi līp kopā? Viņi iznāk no makaronu mašīnas un jau salīp atpakaļ vienveidīgā plācenī. Man katrs makarons ir jāņem atsevišķi un jāapviļā miltos, lai viņš nelīptu kopā ar pārējiem. Ko es daru nepareizi? Kādu mīklu izmantot? Pasakiet, kas zina, kas ir pieredzējis ar šo, padalieties. Svaigā pasta ir gatava ļoti ātri, karstajā ūdenī burtiski 3-4 minūtes. Un tagad mēs viņu vēl mazliet paturēsim mūsu marināra mērcītē un tad dosimies baudīt, kas tur būs sanācis. Šādi te izskatās un smaržo ļoti apetītlīgi. Pastas forma, protams, gribētos, līdz pilnībai vēl tālu, bet nekas, piestrādāsim.